Pēc latviešu maiznieku tradīcijām cepam ne tikai rudzu maizi, bet arī kviešu maizi, liepkalnu baltmaize, maize, kurai esam devuši savas firmas vārdu. Viena no mūsu maizēm, izmantojot liepkalnu oriģinālo recepti, ir liepkalnu baltmaize, kura top pie mums garā raudzēšanas ceļā, koka kubuliņā salinot jeb laucējot. Vecākās paaudzes pircēji atceras seno amata stiķi, kad muciņā jeb kubuliņā notiek miedarbība miltiem ar ūdeni un iesalu. Laucējumu salinam līdz pat 36 stundām. Tad mīklu raudzējam. Kad maizīte ir atdzīvojusies, to kārtīgi atmīcam. Tad lielais veidošanas brīdis. Tas ir atbildīgs brīdis, kad velkam strīpiņas, lai atšķirtu maizīti no citām kviešu maizēm. Maizīte raudzējas un tad krāsnī iekšā. Smarža liecina, ka maize ir gatava. Maizīte salināšanas brīdī ir iegūsi mitru viļīgu mīkstumu un īpašu aromātu un smaržu. To vērtējat jūs, mūsu pircējs.